Sveiki, mīļie draugi! Šajā video būs tā kā papildinājums iepriekšējiem video par to, cik svarīgi mums ir nepalikt varmāku kūstā. Aleluja! Jā, jo ir tāda lieta, vai ne, ka tad, kad mēs dzirdam kaut kādu informāciju, kas mums nav ierasta mūsu domāšanas veidā, tad mums viņa ir jādzird vairākas reizes, ja? Līdzīgi kā ejot apkārt šiem mūriem 7 dienas, kamēr bum, ja, tad nobrūk tas ierastais domāšanas veids, vai tiek izveidota jauna taciņa, ja, tā teikt. Jā, un to, ka cilvēkam ir grūti uztvert kaut kādu šo te debesu informāciju, ja, mums arī rāda panti, kuros apostols Pāvils saka, tad viņš saskarās ar tādu fenomenu, ja, kad viņš sludina evaņģēliju, bet cilvēki saka apmēram, tad mēs varam grēkot, ja? Un tātad viņš ir neizpratnē, viņš saka, nopietni, vai tāpēc, ka Dieva žēlstība ir atnākusi mums tagad palikt grēkā? Un, protams, viņš arī atbild, nē, taču, ja? Tātad šeit mēs redzam to fenomenu, ja, kad ļoti grūti ir tā kā uzreiz uztvert to jaunās informācijas būtību, un lai vai cik smieklīgi tas neizklausītos, ja, acīm redzot, tā kā es arī to teicu, ja, kādā video, kad es nekur tā īpaši neesmu dzirdējusi, ka par to runā, ja, acīm redzot, tas tiešām arī kaut kādā ziņā ir jauns, ja, tātad šis redzējums, šī spēja paskatīties uz vardarbību un kā mēs tajā pastāvam kā ticīgi cilvēki. Ja? Jo tātad tas, ko es līdz šim esmu teikusi savos video, ja, bija tas, ja, ka mēs drīkstam norobežoties no cilvēkiem, kuri mums dara pāri, bez sirdsapziņas pārmetumiem, ja, tātad atbrīvojoties no kaut kādas pseido pazemības, kuru uzspiež reliģija, ja? Un tajā pašā laikā, cik ļoti svarīgi mums ir saglabāt savu sirdi tīru un tātad lūgt par tiem, kuri dara mums pāri. Ja? Tātad jūs saprotat, es runāju tieši par to. Ja? Jā, ir situācijas, kur tu vari arī palikt, kur tas nav kaut kāds tev bīstams, ja? Kā es arī tieši akcentēju, ja? Ka tas ir bīstami tavai psiholoģiskai veselībai, emocionālai veselībai, ja? Finansiālai veselībai vai fiziskai veselībai, ja, kad tev varbūt iespējams pat draud dzīvības briesmas, jo mums nav nekāds noslēpums, mīļie draugi, ka pasaulē ir cilvēki, kuri patiešām ir ļoti, ļoti slimi. Un jā, Jēzus grib ārstēt un var izārstēt visus, bet jāgrib arī pašam cilvēkam. Un kamēr cilvēks ir šajos kaut kādos stāvokļos vai kaut kādā šajā domāšanas un rīcības veidā, mums nav jāpakļauj sevi briesmām. Ja? Bet tātad, kas mums ir jādara, arī tā skaitā tā būs sevis nepakļaušana briesmām. Tātad mums ir jāuzpasē savas sirds un mums ir jālūdz par tiem, kuri dara mums pāri. Ja? Jo tādā veidā tā ir tā kā mūsu sirds higiēna, ja tā var izteikties. Un tātad es vēlreiz atkārtoju, ja? Kā es varu to pamatot caur rakstiem, tātad rakstos mums ir teikts, ka mums nav jāpiedalās citu grēkos. Redziet, problēma ir tajā, ja, šajā kontekstā. Šīs domas kontekstā, ja, ka tev nav jāpaliek kopā ar cilvēkiem, kuri tev dara pāri, tātad problēma ir tajā, ka mēs bieži vien emocionālu vardarbību neuzskatām par grēku. Ja? Tā ir tā problēma. Ja? Bet savukārt, ja mēs to jau esam identificējuši kā tumsu, kā grēku, tad mēs arī attiecīgi tā, kā svētie raksti to saka, tad mēs arī attiecīgi tā reaģējam, ja? Un par to domājam, ja? Un tā pret to izturamies. Ja? Tātad primāri pirmais, ko mēs varam pateikt, ja, ir, ka Dievs neieredz grēku, nevis cilvēku, bet grēku. Tātad normāli būs tas, ka mēs neieredzam, ja, šādu veidu izturēšanos un ka mums ir tā kā tāds sašutums līdzīgi kā Jēzum, kurš izdzina šos tirgotājus no tempļa, ja, skatoties uz cilvēkiem, kuri ir gadiem kristieši un domā, ka tas ir normāli. Un tajā pašā laikā, kur ir tā augstā pilotāža, ja, ka mēs spējam savienot to, ka mūsu sirds paliek pareizā stāvoklī, tātad mīloši un lūdzoši par viņiem, lai viņi tiktu atgriezti,
un ka mūsos nav aizvainojumi. Ja? Bet tātad bieži vien ir tā, ka tiklīdz cilvēks sāk runāt par šīm tēmām, kā jau mēs arī teicām, ja, pārsvarā tie ir tieši tie, kuri ir pieraduši būt emocionāli vardarbīgi un nemaz nevēlas atgriezties vai kaut ko tajā mainīt. Tad sāk uzbrukt, ja, sakot, ka patiesībā tevī ir kaut kāds rūgtums, tevī ir aizvainojums, ja, un skaties, ka tu mūs te vispār neapgāni ar to visu. Ja. Un tagad uzmanību, mīļie draugi, jā, ir rakstos arī teikts par to, ja, ka lai mēs uzmanamies, lai kāds, kura sirdī ir šī rūgtuma sakne nepazaudē žēlstību un neapgāna citus. Ja? Bet tātad, vai tiešām tas nav, tad es saku šeit tas paradoks, ja, kad es runāju par sirdi, kura lūdz par tiem, kuri mums dara pāri kāda rūgtuma sakne. Ja? Tātad jūs saprotat, ka cilvēki vienkārši tad, kad ir pieraduši kaut kādā veidā domāt, mēs pat nedzirdam, ko mums cilvēks vispār saka. Ja? Un tas ir tas paradoks, ja? Un tāpēc droši vien, ka šis nebūs pēdējais video arī par šo tēmu, jo pirmkārt es arī pati tajā nostiprinos, un Dieva vārds arī saka, lai mēs viens otram ikdienas atgādinām labo vēsti, ja? Un skaidrojam visu to, ko Jēzus mums ir mācījis. Un tātad vistiešākā veidā Jēzus mums ir teicis, ka lai mēs nepiedalāmies citu grēkos, ja? Tad, kad mēs nekādā veidā nereaģējam uz šādu uzvedību, uz šādu domāšanas veidu, ja, tad mēs tātad piedalāmies šo cilvēku grēkos. Mēs sakam jā tam visam. Ja. Un tā ir tā pseidopazemība, tā ir tā reliģijas tumsa, kas cilvēku sasaista, satin kaut kādā nesaprotamā situācijā, padara viņu par rīcības nespējīgu kaut kādu tumsas altāra upuri. Ja. Bet paldies Dievam par svēto garu, kurš mums palīdz ieraudzīt tās lietas, ja, un atšķitināt. Un jā, šeit ir ļoti svarīgs moments, mīļie draugi. Tā būs tā spēja paskatīties sevī bez liekuļošanas. Ja. Tātad paskatīties patiešām savā, ieskatīties sevī. Ja. Vai patiesi es redzu ar Kristus acīm, jo tātad ticot tam, ka Kristus ir manī, tad arī es esmu viņa gara vadīts vai vadīta un arī redzu tās lietas tā, kā viņš redz. Ja? Un tā tad vēlreiz, viņš neieredz grēku, ja? Dievs neieredz grēku, bet mīl cilvēku. Un šī gadījumā, piemēram, ja tev dara pāri, es runāju, piemēram, protams, par jebkuru vardarbību, bet ja mēs kontekstā tieši par emocionālo vardarbību, ja tev dara pāri un tu lūdz par šo cilvēku, lai Dievs viņam pieskarās, lai Dievs viņu izmaina, lai Dieva žēlstība ir par viņu, lai Dieva gaisma izgaismo viņam, lai dod viņam nožēlu, grēku nožēlu, ja, lai viņš var atgriezties, lai viņš var tikt brīvs no šiem velna valgiem, un kas pamatā arī veidojās no tā, ka viņš tic kaut kādiem meliem. Šī gadījumā tie var būt meli par to, ka tas ir normāli. Ja? Bet, ja mēs skatāmies vēl dziļāk, ja, tad viņš patiesībā nav kaut kur sagremojis evaņģēlija vēsti līdz galam, tādēļ, ka, ja cilvēks ir patiesi noticējis patiesībai, tad atzinis patiesību, tad viņš arī ir patiesi brīvs, ja, tad viņā sāka darboties šie dzīvinošie spēki, gaisma spīd viņa sirdī, viņš redz lietas tā, kā Dievs redz, un attiecīgi arī viņš izturās tā, kā tas ir Dieva garam raksturīgi, tā kā tas ir gaismai raksturīgi. Un jā, protams, tas var nenotikt vienā dienā, ja? Bet es šeit runāju par domāšanas veida maiņu, ja? Jo viens ir tas, ka es saprotu, ka tas nav pareizi, bet es vēl nespēju tā dzīvot, ja? Tā kā apostuls Pāvils to apraksta Romiešiem 7. nodaļā, un kas man patiesībā tā kā pastumj vēl vairāk meklēt Kristu, meklēt Dievu žēlstību sevi, ja, būt sadraudzībā un būt par to noskumušam un saukt uz Dievu. Ja. Bet pavisam cita lieta ir, kad es tā dzīvoju un to uzskatu par normālu. Ja. Tas ir pilnīgi cits stāsts, mīļie draugi. Un tieši par to šeit ir runa. Un arī skatoties no upura viedokļa, ja, tad es ticu un redzu, ka Dievs vēlas to izgaismot, ja? Ka tev nav jācieš slikta attieksme pret sevi tikai tāpēc, ka kāds
vēlas tā dzīvot, to kultivēt, tātad viņš dzīvo grēkā, ja? Un tev nav jāpiedalās citu cilvēku grēkos. Aleluja! Ja? Tas ir tāds mazs papildinājums, ja, tiem video, kas iepriekš jau bija, jo tādēļ, ka tas ir tātad jāspēj saskatīt, ja, mums, jo pirmais, kas un es tad iesaku arī par to, ja, ka mums jābūt ļoti godīgiem, ja, jo varbūt patiesi cilvēkam ir kaut kāds rūgtums, ja, viņš ir apvainojies uz kādu viņš īstenībā savā sirdī nav piedevis, un viņš būtībā pat pret Dievu kaut kur saceļās, ja, savā sirdī. Un tas ir tas rūgtums, ja, par ko ir runāts, ja, ka viņš sāk teikt, kāds Dievs, kāda ticība, liecies mierā. Ja. Jā, mēs jau te nākam uz to baznīcu, vai ne, forši jau ir satikt, vai ne, visus un tā. Bet tātad, saprotiet, tur spiežās cauri tas rūgtums, kas var apgānīt daudzus, ja, un arī tā skaitā tas var būt naida rūgtums, kad cilvēks patiesi ļauj savā sirdī dzīvot šim naidam, būt šim naidam, par ko arī teica Jāņa vēstulēs, ka tāds cilvēks nespēja saturēt sevī mūžīgo dzīvību, ja. Jo viņš ir slepkava. Ja, katrs, kurš ienīst savu brāli, ir slepkava, un neviens slepkava nevar sevī paturēt mūžīgo dzīvību. Tātad tas ir tas, par ko mums jābūt modriem. Un kā jau mēs iepriekšējā video runājām, tātad mēs atbildam par to, lai mūsu sirds būtu kārtībā, bet tie, kuri tā kā mūs pakļauj šim kārdinājumam neieredzēt, viņi atbildēs paši par sevi, ja? Jo tā ir viņu atbildība, ka viņš ir bijis par šo te iemeslu, ja, par šo kārdinājumu, viņš ir bijis tas, caur kuru nāk apgrēcība. Ja. Tātad katram no mums ir sava atbildība, un kāds arī teikts, visus Dievs ir saslēdzis grēkā, lai visi tiktu taisnot. Ja. Šodien, kad ir žēlstības laiks, kad mēs varam nākt 24/7, jebkurā diennakts laikā, apzinoties šīs lietas, saprotot, ka es dzīvoju nepareizi, ka es daru kaut ko nepareizi, ka es varu nākt Dievu priekšā, es varu to nožēlot un iet tālāk. Ja. Pilnīgi taisnots, pilnīgi atbrīvots no šīs vainas un no tās sekām un piepildīts ar Dievu mieru, ar Dievu prieku un ar Dievu gudrību, kā arī tālāk rīkoties. Ja? Mums ir teikts, ka žēlastība mums dod daudzveidīgu gudrību. Ja? Un tātad viņa mums arī iemāca šīs lietas, un tā skaitā palīdz saprast šīs nianses, ja? Lai mēs tālāk jau neuzķertos un saprastu, kā pareizi katrā situācijā rīkoties. Un, protams, man jāsaka, ka tieši runājot par šo konkrēto, ja? Par šo konkrēto tēmu, tas ir dziļums. Tur ir tiešām vajadzīga šī spēja ieskatīties sevi un būt godīgam. Un bez Dieva gara palīdzības mēs šeit neiztiksim. Ja? Dieva gars mums tikai iedos to aso skalpeli, ja tā var izteikties, ja? Tātad sava vārda gaismu, ja? Kas atdala dvēselisko no garīgā un palīdz mums to visu salikt plauktiņiem. Lai neciestu mēs un lai arī citi cilvēki tiktu izglābti. Ja? Jo, kā jau mēs arī runājam par to, ja, tad, ja mēs cilvēkam neko nesakam par viņa grēkiem, ja, un to kultivējam gadiem, mēs būtībā tātad esam līdzdalībnieki, un viņš arī paliek tur, kur viņš ir. Ja? Viņš nevar tikt atgriezts. Jā, tāpēc vēl viens svarīgs jautājums tajā visā ir, ja, mīļie draugi, kā tad mēs varam piedot, ja? Jo tās situācijas mēdz būt ļoti dramatiskas, ja? Ar ko cilvēks saskarās, tāpēc, ka mēs saprotam, ka draudzē cilvēki saņem Dieva gara, viņi tiek apzīmogoti ar Dievu garu, tad, ja viņi tic, ja, tam, kam ir jātic, ja, tad ir svarīga šī ticības mācība pareiza, ja, jo pretējā gadījumā cilvēks var nākt uz draudzi un var nebūt jaunpiedzimis, ja, tātad apzīmogots ar svēto garu. Bet tātad tas fakts, ka viņš ir apzīmogots ar svēto garu, neatceļ to, ka viņš joprojām ir ar savām kaut kādām iezīmēm un ieradumiem un domāšanas veidu un rīcības modeļiem, kas arī, tātad mēs visi tur satiekamies, ja, un tāpēc ir kādi cilvēki, kas nosaukuši draudzi par slimnīcu, ja.
Un būtībā tā tas arī ir. Bet tā ir slimnīca tiem, kuri ir sapratuši, ka viņi ir slimi. Ja? Un tikai tādiem arī var palīdzēt. Tie, kuri uzskata, ka viņiem ārsts nav vajadzīgs, viņi ir smagi slimi. Ja? Un iznākums, diemžēl, var būt letāls, ja laicīgi negriezties pie ārsta. Ja? To tad mums arī Dievvvārds saka, ka tā tad pie tēva var nākt tikai caur Jēzu, tātad mūžīgo dzīvību mēs iegūstam tikai caur Jēzu. Ja? Un kad mēs pārkāpsim šīs dzīves slieksni, mēs neviens nezinām, kad tas būs. Jebkurā brīdī tas var notikt, ja? Un mums ir jābūt gataviem un mums jāsaprot, uz kurien mēs ejam. Bet tad jau, ka mēs esam nonākuši draudzē, baznīcā, ja? Un tātad, kā mēs saprotam, cilvēki joprojām ir cilvēki, bet viņi ir apzīmogoti ar Dievu garu. Viņiem ir sadraudzība ar Dievu un Dievu gudrība viņiem tiek dota, ja viņi to vēlās, tā kā arī teikts, ka Dievs katram, kurš lūdz, dod gudrību, neko nepārmestams. Ja? Un tātad, kā mēs tikko konstatējām, neskatoties uz to, joprojām var būt kaut kādas konflikta situācijas, kaut kāda attieksme, kas nav saprotama, vai kas joprojām ir tumsas līmeņa. Ja? Tad mums ir jāsaprot, kā reaģēt tajās situācijās. Un pat tad, ja vēlnam ir izdevies šaut šīs ugunīgās bultas un tevi ievainot, piemēram, kā tu vari piedot, ja? Tad tas ir arī ļoti, ļoti būtisks jautājums, jo ja mums būs pareizā ticības mācība, tad mēs to sapratīsim. Ja mēs esam joprojām bauslības mācībā, tad cilvēkam tiks dots padoms balstoties uz bauslības mācību un atkal viņā tiek nobloķēta šī Dieva gara darbība, ja, kā rezultātā viņš nemaz nevarēs piedot. Ja. Jo parasti, ko saka tāda bauslības mācības piekritēja? Ja? Tad, ja tu nevari piedot, tad tur sāc lūgties, ja, vai vēl kaut ko. Un, protams, tas ir labāk nekā nekas, mīļie draugi. Ja? Un Dievs var tādā veidā atbildēt un dot to konektu. Ja? Bet kas ir tas, kā mēs piedodam? Ja? Tad atceramies stāstu, ja, kur kāds kungs piedeva savam kalpam, ja, man liekas, ka tas bija kalps, ja, un ļoti lielu parādu, ja, tādu, ko viņš nevarēja atdot. Ja, un viņam viņš tika atlaists, un viņš bija ļoti priecīgs. Ja. Jūs iedomājaties, kad cilvēkam kāds tas ir sloks, ja, ka viņam ir milzīgs parāds, un viņam visa dzīve ir tam pakļauta, ja, viss viņa grafiks, visas viņa domas, visa viņa dzīves enerģija tiek veltīta tam, lai atdot šo parādu. Un iedomājieties, vienā dienā viņam šis viss parāds pilnībā tiek dzēsts. Un tad stādieties priekšā, cik cilvēks ir priecīgs un laimīgs, ja? Un tādā stāvoklī viņš iziet uz ielas. Ja? Un tagad iedomājieties, viņš iet un satiek kādu, kurš viņam ir parādā. Bet daudz mazāku summu, ja, tātad nesalīdzinām mazāku summu. Un pēkšņi viņš tāds liels un varens, un šeit parādās, ja, tas, ka cilvēki nenočeko šo pazemību, kur ir absolūti nepieciešama mūsu ticīga cilvēka dzīves ceļā. Ja, tātad viņš jau ir lepns, viņam viss ir piedots, un es tagad močīju, ko es gribu, to es daru. Reku, man viens ir parādā, tas man tūlīt atdos, es vēl uzvārīšos. Ja? Un, ziniet, līdzīgi tas arī ir tas, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas, pieņemsim, turpina kaut kā vardarbīgi uzvesties, dzīvot, darboties, ja? Ignorējot to faktu, cik Dievs viņiem daudz ir piedevis. Ja? Un tātad šajā situācijā viņš pieprasa šo parādu atdot, un tas būtu tā kā normāli, labi, ok, es prasu, kāds man ir parādā, es prasu atdot, vai tu vari atdot. Un tagad šis cilvēks tieši tāpat kā viņš pirms 10 minūtēm, viņam saka, tu zini tā un tā, es nevaru tev šobrīd atdot to parādu. Ja? Un ko viņš dara? Viņš viņu paņem aiz krāgas un spiež pie sienas un saka, tūlīt tu man atdos. Ja? Vienmēr sakot, viņš viņu pazemo, viņš kļūst vardarbīgs, un ir pilnīgi aizmirsis, ja, ka tikko 100 000 reižu lielāks parāds viņam tika atlaists. Un tātad to visu redzēja šī kunga, dāsnā kunga kalpi, un to visu viņam atstāstīja.
Un, protams, kad šis kungs apskaitās par tādu netaisnību, un viņš paņēma šo kalpu un lika viņu iemest cietumā un teica, un tagad tu sēdēsi šeit, kamēr tavs parāds nebūs atdots līdz pēdējiem centam. Ja? Un tā ir tā bīstamība, mīļie draugi, ja? Ka tad, kad mums kāds dara pāri, pirmkārt, tas, protams, attiecās arī uz tiem, kuri dara pāri, ja? Bet, ja mēs runājam par to, šī gadījumā, kā piedot, ja? Tad tā bīstamība ir tajā, tad, kad mums kāds dara pāri, mums liekas, ka mēs redzam tikai caur to savu prizmu, caur to savu taisnību. Es runāju tagad par ticīgiem cilvēkiem, par kristiešiem, kuri ir pieņēmuši piedošanu, ja? Dievu piedošanu, Dievu taisnošanu. Un tātad tā bīstamība ir tajā, ja, kad es iespītējos un pasaku, nē, šito piedot nevar. Ja? Bet šeit es tātad gribu izgaismot, kad kāpēc cilvēkiem rodas ar to problēmas. Tātad pirmkārt tas ir tas, ka viņi neapzinās to, cik Dievs viņiem ir piedevis. Ja? To faktu kā tādu, ka bez Dieva mīlestības viņi nekad nevarētu tikt izglābti. Tā skaitā neapzinoties, cik liela ir šī mīlestība, ja? Kādas mokas izcieta Jēzus, ja? Ko Dievam nācās, Dieva dēlam, kam viņš izgāja cauri, lai mēs varētu tikt izglābti. Mūsu grēku dēļ viņš karājās pie krusta, ja? Bija nodauzīts, apspļaudīts, izsmiets, bet lūdza, lai Tēvs to viņiem nepiemin. Ja? Tātad mēs neapzināmies šo milzīgo žēlstību, ja? Kur ir parādījis pats Dievs katram cilvēkam uz krusta. Tas ir viens. Ja? Un otra lieta ir tā, ka mēs redzam to, par ko mēs runājam šajā video, ka mēs nesaprotot to, ka mēs ārēji drīkstam un mums pat būtu jānodalās no cilvēkiem, kuri mums konstanti dara pāri. Ja? Tad viņi negrib atgriezties, viņi neko negrib mainīt, viņi pat nenožēlo savu rīcību. Un tad, kad cilvēks to nesaprotot, visu laiku ir pakļauts tam, saprotiet, agrāk vai vēlāk viņš saskarsies ar to, ka viņš vienkārši nespēja, tā būtu tāda milzīga paļaušanās uz saviem spēkiem, ka es to varēšu, ja? Turpināt piedot, bet mēs zinām, ka katrs, kurš paļaujās uz sevi, tātad ir nolaudēts. Ja? Un tātad mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs pasargātu savu sirdi. Tātad pirmais, mēs saprotam, cik mums ir piedots un ka mēs nedrīkstam nepiedot citiem. Tātad mēs redzam citus ar Dieva acīm. Tieši tāpat kā Dievs mums ir piedevis, mēs piedodam citiem. Tā kā arī ir teikts, ja? Un ja jau Dievs mūs tik ļoti ir mīlējis, ja? Tad piedodiet arī jūs viens otram, tā kā Dievs jums ir piedevis. Un tātad trešā lieta, ja, ka mēs saprotam, ka mēs drīkstam un mums pat vajadzētu nodalīties no cilvēkiem, ja tas ir nepieciešams mūsu sirdsmieram, no tiem, kas mums konstanti dara pāri. Tajā pašā laikā ceturtais, ja varētu tā nosaukt punkts, ja, kad mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, ja, mīļie draugi, mēs lūdzam, mēs ne tikai tātad esam pieņēmuši Dieva mīlestību, mēs to dodam caur piedošanu citiem, ja nepieciešams, mēs nodalāmies no varmākām, kas nevēlas atgriezties, bet savā sirdī mēs paturam šo te mieru un prieku un lūkšanu par viņiem, kas ir kā mūsu tātad šīs garīgās dzīves higiēna, ja? Lai mūsu sirds vienmēr būtu kārtībā, lai mūsos paliktu mīlestība, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, ja? Un Dievs viņā. Aleluja! Jā, es ceru, ka tas tev ir par svētību un patiesi zini, ka Dievs tev ļoti mīl. Un viņš mīl arī to, kurš dara tev pāri, ja? Bet viņš, protams, tātad, jā, viņš dod iespēju atgriezties, bet ja Dievs redz, ka cilvēks ir spītīgs, ja, un turpina savos grēkos dzīvot un tā tālāk, tieši tāpēc, ka viņš mīl cilvēku, viņš noteikti viņu mācīs un pārmācīs. Un tu neesi aicināts būt par upuri, ja, šai tumsai, kas ir tajā cilvēkā, acīm redzot, vēl joprojām aktīva, ja,
un ziedot savu laiku, savu dzīvi bezjēdzīgi, ja, lai tātad šis grēks tiktu kultivēts un varbūt pat vēl izaugt lielākos apmēros un nostiprinātos. Ja. Tātad zināmā mērā tāpat ir arī tāda tā kā, atbildība arī tā skaitā, ja, no upura par to, ko viņš ar to dara. Un tātad, paldies Dievam par svēto garu, kurš arī mums palīdz niansēt to visu ieraudzīt un būt patiesiem pašiem pret sevi, savā sirdī saprast, vai patiesi manī nav aizvainojums, vai patiesi es spēju lūgt par tiem, kuri dara man pāri, vai patiesi manī nav rūgtums, kuru es tālāk izšļācu uz citiem cilvēkiem. Bet ja nē, tad es saprotu, ka tas ir normāli, ka es neieredzu šīs lietas, jo pats Dievs neieredz grēku. Un tas ir normāli, ka es nošķiros no tādiem, kuri vēlas turpināt dzīvot savos grēkos. Bet nebūs normāli, ja es savā sirdī viņus neieredzēšu, un es esmu aicināts lūgt par viņiem. Lai mums visiem izdodas, mīļie draugi. Āmen!